Nu, ko sveiciens visiem Anglijas Premjerlīgas un vispār futbola cienītājiem. Sen neesam redzējušies, bet esmu atgriezies. Un ir laiks paskatīties, kas tad notika Premjerlīgā, kas notika Fantasy līgās un visādi citādi ar Angliju saistītās futbola tēmās. Nu, ziniet, mana imunitāte ir tikpat vāja šogad kā Manchester United aizsardzība. Atkal esmu nedaudz apslimis, bet nu, cīnīsimies, tāpat kā to dara United. Un iesim tālāk, iesim pie spēlētāju stulplānām. Šoreiz divi labākie Premjerlīgas fantasy aizsargi uz doto momentu. Pēc fantasy punktiem viens no tiem ir Bens Vaits. 97. gadā dzimis puisis, Anglijā dzimis, pārstāvējis tādas komandas kā Leeds United, Brighton un Arsenāla. Pēdējās jau trešo sezonu spēlēja Arsenālā. 21. gada sezonā fantasy viņam 104 punkti, nav vārtu, nav piespēļu, bet 12 sausās spēles. Tad sezonu vēlāk jau 107 punkti, jau Arsenāla rindās. Šeit gan arī vārtu piespēļu nav, bet arī 13 sausās spēles viņam. Nu, pagājušā sezona jau bija solīda. Kā zinām, Arsenāls ļoti labu sniegumu demonstrēja. 156 punkti, 2+5 un 15 sausās spēles. Nu, es domāju, ka visi iet uz to, ka Bens Vaits pārspēs pagājušā sezonā iespēto. Viņam šobrīd 119 punkti, 2+5 arī un 10 sausās spēles. Man Vaita tādā virzienā ir jautājums, vai izdosies viņam gūt tos trešos vārdus šo sezonu. Es domāju, ka tas būtu labs viņam tāds mērķis un sniegums, ko viņš varētu nodemonstrēt un, protams, arī fantasy kontekstā pasniegt saviem menedžeriem. Otrs spēlētājs Williams Saliba. Dzimšanas dati redzam 2001. gada spēlētājs Francijā dzimis. Viņam 22 gadi tikai šobrīd. Kad ieraudzīju dzimšanas datus, es biju pārsteigts. Starp citu, drīz dzimšanas dienu redzam, jā, drīz dzimšanas dienu, 23 gadi apritējis. Bija pārsteigts, tiešām bija pārsteigts, nelikās, ka viņš ir tik jauns. Labs aizsargs Arsenālam. Redzēs, vai izdosies noturēt. Komandas Saint-Etienne, Nice, Marseļa un šobrīd Arsenāls. Premjerlīgā viņš aizdīs 2 sezonas, pagājušo un šo. Pagājušajā sezonā viņam 117 punkti, 2+1 un 12 sausās spēles. Šajā sezonā redzam, protams, ka būs jauns viņa personīgais rekords, 2+1 jau ir un 11 sausās spēles ir. 10 spēļu laikā Salibā šo rezultātu tur sadragās. Un viņa gadījumā man ļoti interesants jautājums, vai tiks pie vismaz vienas rezultīvas piespēles. Viņam, redzam, karjeras laikā piespēles nav krājušās visai raiti Premjerlīgā tieši. Tā kā tā, īstenībā, kāpēc es pieskāros šiem spēlētājiem, kāpēc tas bija interesanti, jo pirmkārt, jā, viņi ir divi labākie fantasy aizsargi šobrīd pēc punktiem, un otra lieta, Arsenal demonstrē fantastisku sniegumu aizsardzībā visos turnīros. Principā arī Gabriels ir top 4 aizsargs šobrīd fantasy. Redzam, viņiem ir labākā aizsardzība Premjerlīgā, labākā aizsardzība Čempionlīgā, 13 sausās spēles Premjerlīgā, 51 ielaist vārti Premjerlīgā. Tie ir labākie rādītāji starp visām komandām, un arī Čempionlīgā tur ir virkne rādītāji, kuros viņi ir pirmie, ja mēs skatāmies tīri uz aizsardzību un uz savu vārdu drošību noturēšanu. Jā, varbūt raksta komentārā, kurš no šiem spēlētiem tev pārsteidz vairāk, Saliba vai Vaits, vai varbūt tās vispār Arsenāla aizsardzība tā kā tāda, bet šis bija interesanti apskatīties un varbūt kāds iegūja kaut ko vērtīgu no šī slaida. Ko ķeramies klāt Premjerlīgai? Jā, redzam, tur ir 28. kārtas rezultāti, tā nav kļūda. Es uzskatu, ka to mazo nedēļu, kas bija, kur nespēlēja lielākā daļa dūžu, mēs neapskatīsim. Vienkārši pieķersimies klāt tādām zīmīgajām spēlēm 28. kārtā, kas manā skatījumā bija daudz vērtīgāka tādā apskata ziņā. Protams, citās sadaļās gan apskatīsimies arī 29. kārtas kontekstu, tīpaši fantasy grupās, kur ir izmaiņas. Bet labi, ķeramies sākumā pie šī. Redzam, Arsenāls, Liverpool un Manchester City. 1 punkts starp šīm visām komandām un visām patlikušas vēl 10 spēles šo sezonu. Cīņa par titulu ir īpaši karsta, īpaši skatām, un ko var vairāk gaidīt Premjerlīgas sekotājs, ja, atbalstītājs fanāts, kā šādi te spriedzi sezonas beigu daļā. Redzam tabulas lejasgalu, Sheffield, Burnley, Nottingham. Nottinghamais sūri, 4 punkti atņemti. Vēlāk pastāstīšu, kāpēc. Skatāmies 28. kārtas rezultāts, tad nevis 29. kārta, bet 28. jā, iepriekšējā. Arsenālam grūti uzvar par Brentfordu, grāva un tagad bija bišķi jāpiepūlās, bet uzvar ir svarīga.
Redzam, Wolves uzvarēja, Lutonai Crystal Palace 1-1, Bournemouthai ir Sheffield Arniča, Manchester United svarīgi uzvar pret Evertonu 2-0. Liverpool un Manchester City izspēlēja 1-1, ļoti aizraujošs mačs starp šīm komandām. Varbūt likās neinteresanti, ja, ka 1-1, bet spēle tiešām bija skatāma, momentiem bagāta un nenožēloju, ka skatījos. West Ham 2-2 Burnley, Brightonai minimāli uzvara par Nottinghamu, savukārt Aston Villa, tāds trieciens pa pakaļu, no Spurs ierīja 0-4. Daudz vārdu Spurs guva tieši spēles otrajā pusē, pirmajā spēles pusē nekas par neliecināja par 0-4. Chelsea 3-2 ļoti vērtīgs panākums pār Newcastle. Newcastlā nav vairs tā komanda, kas bija pagājušajā gadā, kad iekļuva Champions League, to mēs arī redzam tabulā, vai ne? Un viss beidzot Bournemouthā Luton izspēlēs 7 vārdu trilleri, Bournemouthai 4-3 panākums. Pie rezultīvākiem Erlings Haalands augšgalā, Olis Watkins pārliecinoši arī turās augšā ar 16 vārtiem un Salāks ar Solanki dala 3. vietu. Pie piespēlēm joprojām Paskals Gross, bet tur arī Trippiers un Watkins ar 10 piespēlēm redzam, ja. Interesants tāds trio sezonas sākumā tā kā nepateiks, vai ne? Ka tieši šie 3 spēlētāji varētu atrasties top 3 jau sezonas beigu daļā. Ķeramies klāt portālam X, kā parasti 4X no portāla, kas tādi zīmīgāk manās acīs. Nottingham zaudēja 4 punktus, viņiem to saņēma par finansiālu noteikumu pārkāpumu. Šeit es noteikti ticu, ka daudziem ir komentāri par citām lielajām komandām, nevis par citām lielajām komandām, Nottingham nav gluži lielā komanda, bet par citām komandām, kas tērējās, mētājās ar naudu, bet neko nesaņem, nekādas punktus mīnusā nerauj. Tur garš stāsts, par kuru varētu runāt ilgi un dikti, bet tāds ir. Rodrigo Muņes, redzam šo spēlētāju, vai vispār kāds iepriekš viņu turēja kaut kādā redzeslokā tīri fantasy ziņā, bet šobrīd viņš ir karsts. Redzam, viņš ir iesitis 7 vārdus pēdējās 7 spēlēs. Nav iesitis tikai Wolves un Manchester United komandām. Ļoti, ļoti labs sniegums, un ja viņš tev ir fantasy, apsveicu, noliek cepuru tavā priekšā, cool, paņēmi. Redzam, kāda šī tā sērija nākusi pie gala, jeb beigusies ir Spurs komandai. 39 spēles pēc kārtas viņi guva vārtus Premjerlīgā, šī sērija beigusies, un redzam, rekords ir pieder Arsenāls 2000. gadu sākumā. Šī te Londonas Arsenāla, kas tobrīd bija tiešām mauc kā lielgabals uz priekšu, bija uzstādījis rekordu gūstot vārdus 55 mačos pēc kārtas. Spurs ir otrais arī labs rekords šiem. Un redzam, 4. interesants tweets Bruno Fernandes, kur teica, ka viņš uzskata, ka būtu jānoņem šī sodīšana par to, ka spēlētājs iest vārtus un svinot novākt tā kā kreklu. Man arī tas liekas muļķīgi, jā, tur kaut kāda necieņa, kas vēl un tā tālāk, bet man liekas muļķīgs punkts, ja spēlētājs grib noraut to kreklu un parādīt savu bicīti, lai viņš to dara. Tas, man liekas, ka muļķīgs punkts, un es piekrītu Bruno Fernandešam. Kā domā tu? Rakst komentārā. Esam izgājuši cauri tādai nelielai Premjerlīgas sadaļai, pieķersimies klāt tagad jau Fantasy līgai. Uzreiz pasaku, ka šeit šīs nobīdes tabulā ir ņemtas vērā gan 28. gan 29. kārta. Tātad atskaites punkts ir 28. kārta un beigu punkts ir 29. kārta. Tātad iekšā ir 2 kārtas šis te kāpienu un kritumi. Redzam šo te 29. kārtu, šoreiz gan es te iekļautu 9. kārtu. Baigie rezultāti, bet Varkoļa ezernieki ar visu to 45 punktus iekrāja pie šīs tukšās nedēļas, kur ļoti maz spēļu bija. Ir komandas, kurām izdevās sagrāt punktus. Man vispār smieklīgi uzvara 12-8. Lai gan man bija diezgan daudz spēlētais, tur savācos brīvos aģents, bet katastrofāls sniegums viņiem. Redzam tabulu, Riga Moto pārņem vadību grupā jau plus 5 punkti pār 2. vietu Rīgas Šautrām, kas zaudēja līderu godu. Riga Kings uz 3. vietu, mana komanda, man prieks, beidzot skāpja augšā un apsteidzu es Marvs Forestu. Marvs Forestu apsteidzu, nostumjot šobrīd uz 4. pozīciju. Redzam arī apakšā izmaiņas, Viļķene izkarpīsies no pēdējās vietas un šobrīd ir 9. Tāls no Fujaka noslīd lejā.
B grupā redzam pirmās divas pozīcijas bez izmaiņām attiecībā par 27. kārtu un 2 vietu kāpumu Zemītes Bugatieriem, kas veikusi tiešām ievērojumu kāpumu un apsveicam sniegums. Arī šeit punktu nav baigi daudz, bet redzam, visas komandas ir vismaz 10 punktus dabūjušas, vismaz 12 punktus, vismaz 10, Valmiers Monteville ir 10 pret 23 zaudējums derbijā, bet, visai amizanta nedēļa un, godīgi sakot, sāpīgi skatīties ir sekot līdz fantasy, kad notiek tādas lietas, ka nav īsti, kas spēlē, vai ne? C grupā Husky Bedres Antistars bez izmaiņām, Rolavas Vikingiem neliels kāpums. Tad, redzam šeit rezultāts. Ir komandas kā Salas FCSM, kas paliek uz 5 punktiem. Tas kaut kāds super antirekords. Tad, protams, ir komandas, kuras ievāc, pieņemsim, 35 punktus. Ragaciem Sēlga uzveic Rīgas Bedres. Tabulas augšgala komandu. Rīgas Bedrēm tāds sāpīgs zaudējums, bet, no otras puses labi, ka arī priežot Husky zaudē, tāpēc cerības paliek uz uzvaru. Garkalnis Antistars svarīga uzvara un joprojām iespējas labas pacīnīties. Redzam, smukumam 2 vietu kritums, žēl bija kāpis augšā, tagad laiks nokrist, skatīsimies, kā turpināsies viņa ceļš sezonas turpinājumā. D grupa jauns līderis, Sāviens Bebri zaudējuši līdera pozīcijas, uz tām pacelsies komanda Viesītes Brieži. Iepriekšējā kārtā Viesītes Briežiem uzvar 28. šajā gan zaudējums, bet ar to pietika, jo Sāvienai zaudējumi. Ir īpaši sāpīgs zaudējums šajā kārtā, tikai 5 punkti ar 5 pret 17 atzīts Austral Handicapper pārākums. Šeit rezultāti arī redzam, kādi viņi ir, nekas arī spīdoši super nav, bet, ir komandas, kas izmanto šīs 2 kārtas, lai kāptos augšā tabulā, kā piemēram Ventavas Vilki, 2 pozīcijas pakāpās, Barrington Lio savukārt 2 pozīcijas nokrita. Šeit ļoti interesanta cīņa. Par top 3 es teiktu vēl ir, arī par pirmo vietu un vispār, ja skatāmies, tad Viesītes Brieži no 5. vietas atpaliek daudz, bet no 4. vietas tikai par 6 punktiem priekšā, tāpēc ir jātur acis vaļā, kā saka. Un beidzot šo grupu sadaļu E grupā, redzam, Aizkraugas vecais rajons, 2 zaudējumi pēc kārtas un jau tikai 1 punktu pārsvars par Aizpucāžiem un tikai 3 punktu pārsvars par Ādažu Spurs. Šajā grupā interesants mans laimīgais cipars 7, redzam 7-7, Praulins Bonaparte ar Rīgas Evels dēliem izspēlēja, nervus kutinošu un nāvējošu aizraujošu dueli, katru izcīnot pa 7 punktiem. Tas tā humoram, bet šajā grupā, Iels Brašaļiem 2 vietu kritums, sāpīgi, komanda vienu brīdi bija diezgan labi saņēmusies, tagad krīt lejā. Šeit cīņa ļoti interesanta būs turpinājumā, neviens nav pasargāts un nevienam nav nekas garantēts, vai ne, kā redzam. Un līdz ar to šo 2 kārtu laikā ir arī notikušas korekcijas top 25, kā redzam, Latvijas Gunners augšā, joprojām. Garsanģis Poters 2, tad ir Aizkraugas vecais rajons, Ragaciem Sēlga, Riga Kings FC, Sāviens Bebri, Māris Forests, Viesītes Brieži, Rīgas Bedres un top 10 noslēdz FK Ventavas Vilki. Būs interesanti paskatīties, vai tiešām Latvijas Gunneram izdosies noturēties. Un redzam, abas B grupas komandas šeit augšā cīnās savā starpā, ļoti aizraujoši. Bet mēs ejam tālāk pie nedēļas zvaigznes. Šajā sadaļā gan ieskatīsimies arī 28. kārtā. Sons ar 17 punktiem bija labākais fantasy spēlētājs, viņam gols un 2 piespēles. Bet no menedžeriem labākais Edijs Čibulis, viņam 75 punkti summā. Kas tad Edijam bija sastāvā? Edijam sastāvā bija Kaminskis vārtos, Zabornijs no Bormutas vārts aizsargs, tad Stones aizsargs arī viņam. Barklīs laba izvēle no Lutonas centra pusargs ar 9 punktiem, Polmers, Fernandešs, tas tā īsti jautājumi nav, un tad Semeņo no Bormutas viņam arī atnesa punktus. Šī bija dubultā kārta tieši Bormutas spēlētājiem un Lutonas, tā kā, labs cēliens no brīviem aģentiem, vispār Semeņo izstās ļoti labi. Redzēsim, cik ilgi viņš paliks aktīvs sastāvos. Un 29. kārtas labākais menedžeris
Kristians Šmits 45 punkti, daudz punkti viņam. Tev arī Muņas ir labākais spēlētājs ar 13 punktiem, bet atgriežoties pie Šmita un Varkaļu ezerniekiem, tiešām Kristiānam izdevās laba punktu summa. Dažs labs menedžers ikdienā normālā kārtā nevar tik daudz savākt. Kas tad Varkaļu ezernieku tie galvenie trumpi? Redzam, Fulham aizsargs ar 10 punktiem. Divi Fulham aizsargi principā. Tad mēs redzam Muņas arī viņa sastāvā no Fulhamas ar 13 punktiem, kas arī ļoti vērtīgi. Un Fofana uzbrucējs ar 8 punktiem. Tie arī šī tie main key player, kas viņam šos visus punktus salsīja. Slavas zālē, protams, izmaiņu nav. Šīs nedēļas bija tādas nepārāk jaudīgas, un te mēs neko neesam mainījuši. Un redzam, šeit ir punktu līderi Leno, Nana un Ariola labākie vārdsargi. Varbūt raksta komentārā, kā tev liekas, kāpēc šāda līmeņa vārdsargi, kas nespēlē top komandās, ir starp labākajiem. Tepat arī Pickfords, Neto no Bormutas, Martīnes no Aston Villa, ok. Bet varbūt tās uzraksta komentārā, kā domā, kāpēc Leno, Nana un Ariola ir šeit, ja komandas ielaiž daudz vārdus, piemēram. Tā kā, aizsardzībā Vaits Salība, Trippiers, Gabriels, Aleksandrs Arnolds. Centrā saka pirmais Salaks, seko tad ir Sons, Fodens, Bowens. Un pie uzbrucējiem Watkins, Hollands, Solanke, Alvarez un Morris. Tā izskatās punktu līderi. Un šeit apskatīsimies nesekmīgos spēlētājus, bet skatīsimies 28. kārtu, jo 29. kārtā, viņa tāda bija diezgan pliekana. 28. kārtā Solanke bija 2 spēles tieši pret Sheffieldu. Viņš aizsit garām pendeli. Viņam diezgan tāda neveiksmīga 0 punkti viņam pie 2 iestiem ārtiem. Un diezgan slikts sniegums. Tāpatās McGinnis 74 minūtēs -1 punkts. Viņam sarkanā kartiņa 0-4 pret Tottenhamu. Vāji. Saka 90 minūtēs 1 punkts, Arsenal iesa 2 vārdus, bet saka, tāds negaidīti paliek uz 1 punkta. Nav pierasts no viņa kaut kas tāds. Un 4. spēlētājs ir Rahims Sterlings. Dzeltenā kartiņa 70 minūtes laukumā, 3 iesist vārti, viņš neiesaistās un 1 punkts viņam šajā te gameweekā. Apstīsimies traumas. Sāpīga tēma daudziem menedžeriem, bet šeit vairāk tāda kā updateņi, ja. Martinelli marta beigās atgriežas, tātad nākamajā kārtā gaidām Martinelli atpakaļ, pēc izložu pārtraukuma viņš būs ierindā. Alisons Bekers, marts, aprīlis, lai arī sākumā šķita, ka drīz būs atpakaļ, bet tā trauma var ievilkties. Trippiers, gaidām atpakaļ, trauma ir sadzījusi gandrīz, un viņš arī ir tuvu atgriešanās procesiem. Tāpatās arī šeit ir kļūda, tas nav Darvins, tas ir Van de Vens. Arī viņam nav nekas traģisks, Van de Vens no Tottenhams atgriežas marta beigās. Un Pedro Neto, hamstringa savainojums, sākotnēji šķita, ka nekas nopietns, bet, diemžēl, vai nezinu, kā savādāk raksturot, bet Pedro Neto šajā sezonā vairs nav vērtīgs fantasy assets. Viņam ir, principā, season ending injury, mētam viņu nost. Ķeramies tādu prognozēm, ja? Nedaudz paprognozēsim, tā nākamās 5 kārtas, stabilitāti, jeb spēlētāji, kas stabili nesīs punktus manā skatījumā. Tas noteikti ir Salāks, Brightona, Sheffielda, United, Crystal Palace, Fulhama. Ņemot vērā Liverpool centienus izcīnīt titulu, Salāks būs mašīna. Viņam ir jāvāk sava komanda, ir savainojumi, ir problēmas sastāvā. Salāks ir stabila vērtība. Solanke, Everton, Crystal Palace, Luton, United, Aston Villa. Priekš šī te rezultīvā uzbrucēja ļoti pateicīgs grafiks un arī uz viņu lieku tādu stabilu likmi. Tonijs, Saka, Palmers, arī šie visi spēlētāji ir starp tiem, kuri es uzskatu būs punktu nesēji tā kā nākamo 5 kārtu laikā. Tāda riskantāka. Bēmo atgriezies no savainojuma, bet es viņu lieku pie riskantajiem ar domu, ka viņš varētu atgriezties sezonas sākuma tādā sezonas sākuma savā formā, kur viņš bija tiešām lielisks. Liekam arī Burnley spēlētājām Dunī, Chelsea, Wolves, Everton, Brighton, Sheffield. Arī viņš ir labs materiāls, uz ko var noriskēt, skatāmies. Un Gibbs Whites no Nottinghamas, Semenyo no Bournemouths un Doucouré no Evertons.
Visiem šiem kungiem ir tiešām pateicīgs grafiks, lai uz viņiem riskētu. Semeņo vispār diezgan atvēries, un skatāmies, tiem, kam draftu līgās viņi pacelti apsveic, varam, es domāju, turēt, bet arī tajās standarta Premier League fantasy šie spēlētāji jātur uz radara, un ja gribās par lētām naudām kaut ko dabūt, skaties šos džekus. Es noteikti nesaku 100%, bet ļoti labas opcijas viņiem tevi iepriecināt. Publiskā līga piedalās visi, kas grib. Čempionam balvā šis te krekls man aiz muguras Erlings Haalands ceļos pie kāda no šiem te kungiem, kas piedalās publiskajā līgā. Vairs tikai 10 spēles, laikam vienai komandai vai pāris komandām ir 11 spēles, bet tas nav tik svarīgi. Sezona tuvojās noslēgumam. Pirmā vietā joprojām ir Mārtiņš Čingulis, tādā tukšajā visā nedēļā redzam viņa labākos spēlētājus, un šī nedēļa bija tiešām tāda sāpīga daudziem menedžeriem, bet, ja var noturēt savu pozīciju, tas ir ļoti labi. Linards Ilins paceļās uz otro vietu, Murga komanda ir otrā, turpina kaut kādā mērā cīnīties par to čempionu titulu, bet būs ļoti smagi, paredzam, cik daudz punkti atšķirās. Un trešais joprojām Agenskalna Bomžu komandas vadītājs, viena vieta gan nokrits, ja pareizāk, joprojām top 3, bet viena vieta ir nokrits lejā. Ja redzam to kopējo tabulu, Mārtiņš Čingulis diezgan pārliecinoši pagaidām turās priekšā. Jāpiemina arī tas noteikti, ka šajā te kārtā ļoti daudz menedžeri izmantoja free hitus vai šos te wildcardus, tā kā izmantoja visu, ko var izmantot. Kas tad šajā te sāpīgi mazajā plānajā nedēļā bija labākais menedžeris? Redzam, Andrejs Davguško, RAF komandas menedžeris, 52 punktu summā. Viņam redzam viņa izvēles. Daudz maz trāpīja, vai ne? Daudz maz trāpīja. Un varēja sagaidīt vairāk varbūt no Tottenham spēlētājiem, bet kopumā viņiem laba punktu summa. Esam nonākuši finišā. Finišā redzam, Facebookā uzdevu jautājumu, kura komanda triumfēs Premjerlīgā šajā sezonā. Arsenal ieguvis šo te atbalstu, kopš 2004. gada nav tikus pie titula. 20 gadu ciešanas. 20 gadu ciešanas varētu nākt pie finiša, un varbūt Arsenal beidzot tiek pie titula. Novēlēsim Arsenalam titulu, lai ir kādas izmaiņas, lai dzimst jauns čempions. Un arī šīs te 30. kārtas ietvaros man ir baigi foršais jautājums. Nākamās kārtas ietvaros man ir baigi foršais jautājums. City vai Arsenal? Kurš uzvarēs šajā te duelī 31. martā? Manchesterā 6:30 vakarā. Manchester City Arsenal lielais mačs. Gaidam ar nepacietību, bet pagaidām mēs varam bišķi atpūsties un sagaidīt, kas tad notiek izlašu pārtraukumā. Tā kā lai visiem foršs šis te pārtraukums un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!